mēs šeit stāvam tagad uz unikāla ceļa. Tur ir Pēterburga, tur ir Varšava, un tas ir tā saucamais vēl pirms dzelzceļa. Ja, tā ir tā centrālā magistrāla, un Daugavpilī paveicās, ja, ka speciāli savu cietoksni gāja šī magistrāle, ja, un līdz ar to cietoknim tika uzlikta ļoti liela, ja, tāda slodze. Arī vēlākos gados cietoksnis bija saistīts arī ar Latvijas vēsturi, un pēc tam mūsu padomju vēsturi, un tagadējos laikos ļoti lielas kolīzijas, kā to visu renovēt, ja, un līdz ar to tas skar miljonus likteņus. Pašlaik cietošana teritorijā tiek realizēta apmēram 6 projekti uz kopēju summu 16 miljoni. Tas virzīti gan uz infrastruktūras sakārtošanu, uz labiekārtošanu, gan arī uz iekšējo kaut kādu saturu. Katrs no projektiem pārēs kaut ko savu. Ja, tad viens projekts, piemēram, vienkārši restaurē ēku. Trešais projekts, piemēram, nodarbojas ar Marka Rotko mākslas centra izveidošanu vienā no ēkām. Trešais projekts vienkārši sagatavo tehnisko dokumentāciju, lai pēc tam kādreiz piesaistītu potenciālu investoru. Vai es pareizi saprotu, jūs mēģināt parādīt visus uzslāņojumus, kā Cars ieplānojis, kā Latvijas laikā ir lietots, kā padomju laikā, kā izpostīts? Protams, es domāju, ka no Cara laikam paliks šie vārti, kas milzīga nauda tiek ieguldīta, lai šos vārtus rekonstruētu. Iespējams pat to sistēmu, kā darbojas tilti. Jā, tas ir jāiegulda nauda, jo tas ir piesaistīta turistus, tas no katra laika kaut kas būtu. Es domāju, ka ir jāatrod ļoti saprātīgs kompromiss. Šeit būs gan valsts iestādes, gan pašvaldības iestādes, gan kultūras iestādes. Šeit būs tā kā elītais kaut kāds mikrorajons, plus vēsturiskā vide, plus kolosālas ainavas, plus arī vēsture. Pēc apmēram 5-10 gadiem mūsu cietoksnis varētu pārtapt par šī reģiona galveno magnētu, par galveno gan kultūras, gan darījumu, gan arī turisma, protams, objektu. Ir nosacīti diezgan liels attālums šobrīd no Rīgas lidostas vai Liepājas ostas vai kaut kā, kas atveda tos, es pieņemu, ne tikai Latvijas iedzīvotājs. Būs Daugavpils lidosta. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varēsim transportēt uz šeit turistus, bet kāpēc mēs runājam, piemēram, tikai par Rīgu? Daugavpils ir sava reģiona centrs, tas ir gan no Lietuvas, gan no Baltkrievijas, gan no Krievijas. Tāpēc ar lidostu mēs domājam, ka mēs atrisināsim šo jautājumu. No cietokšņa līdz lidostē un atpakaļ tas apmēram 15 minūtes. Mēs varēsim nodrošināt, piemēram, vienas dienas kaut kādu ceļojumu vai 2 dienu vikendu. Ja? Mēs varēsim konkurēt ar lielākajiem turisma objektiem šajā reģionā.